Ok, tātad esam manā izveidotajā datu failā. Lielākā daļa, protams, datu šeit ir ievilkti no CVK mājaslapas. Tur arī ir interesants stāsts par to, kā tas notika vai nenotika, jo patiesībā es biju plānojis izmantot mākslīgā intelekta palīdzību, bet, nezinu, ja man uznāks kādreiz luste, tad es pastāstīšu, kā tas neizdevās. Un patiesībā mākslīgais intelekts visu savu intelektu neko intelektuāli, ģeniāli nevarēja šeit izdomāt, un tas skripts, lai automātiski šīs te CVK mājaslapas datus ievilktu, tur nekas nesanāca. Protams, neteiksim, ka es mēnesi no vietas strādāju ar šo problēmu, bet ātrāk bija to izdarīt manuāli. Labi, jebkurā gadījumā, kas mums te ir? Tātad esmu izveidojis tādu, sauksim to par masīvu vai datubāzīti, ko arī varēs cilvēki izmantot, kam vēl pagaidām ir karsta interese par šo te pēdējo vēlēšanu datiem. Šis te fails pieejams būs video rullīša, tātad aprakstā droši velciet, izmantojiet, groziet un kaut ko interesantu varbūt varēsiet analizēt un izmantot savām vajadzībām. Tātad kandidātiem te saglabāt ir linki, ja kādu no šiem brīnumiem vēlaties tur apskatīt sīkāk un tā tālāk. Tātad mums ir šie te pārpretkārtas numuri un ir pāris jaunas interesantas kolonnas, kas palīdz analīzē. Kā piemēram, mēs varam apskatīties, teiksim tā, pārpret attiecību. Ja, tas nozīmē ļoti vienkāršoti sašķirot un paskatīties, tad kuram ir vissliktākā plusiņu mīnusiņu, ja, šo te plusiņu mīnusiņu attiecību, kas te mums te ir, lūk, Latvijā antirekordisti, ja. Protams, te vēl var arī paskatīties, vai šīs te kandidāts ir ievēlēts vai nav ievēlēts. Ok, teiksim, var atlasīt tikai ievēlētos. Un tad no ievēlētajiem, tad paskatīties, te varbūt tā aina nav tik interesanta, ja? Faktiski, lūk, tātad, vispozitīvākā tendencija, šeit var apstīties topiņu, kas mums ir, top 10, top 15, top 20, tātad, kuriem ir ļoti pozitīva attiecība plusi, mīnusi. Vai tad arī pretēji, ja? Mēs varam apstīties, varbūt te, top 3, top 5, kam tā attiecība, lai gan deputāta kandidāts ir ievēlēts, bet, tas novērtējums, ja, varbūt, nav tas spīdošākais, bet, tas ir tā. Protams, ja mēs paņemam visus, arī neievēlētos, tad mums te ir Monta Radionova no šī te konglomerāta, ja? Te tāda īpaši izceļās, ja? 23 par, bet, 16 reizes vairāk pret, tā kā dikti Monta kādam nav patikusi. Turpat arī Ainis Feldorfs, ja? Izskatās no ZZS, tur tas mums ir Ropažu novads. Mans novads, dzīvesvietas novads, lūk, tad tā arī kaut kā skumīgi uztverts ir. Ok, tās ir balsis, tas ir no CVK vietas numurs, ar ko viņš ir kandidāts, kā saka, finišējis. Un te ir saucamais vēlētāju novērtējums, tas nozīmē, ka mēs redzam to dinamiku, kāda bija saraksta ambīcija, un kāda, protams, ir bijusi tā faktiskā realitāte finišā. Ja mēs, protams, neievēlētie deputāti lielākoties nevienu neinteresē, bet ja mēs paņemam tikai ievēlētos, tad mēs varam paņemt
vēlētāju novērtējumi, tātad, nu, sākam labi, sāksim ar pozitīvajām ziņām, paņemsim, nu, te, protams, var redzēt uzreiz, te ir runa par Rīgu, 55. Tātad tie, kas ir ar visaugstāko kāpumu, tas nozīmē bijuši ļoti, nu, teiksim tā, zemu sarakstā, ja tā var izteikties. Taču, nu, vēlētāju novērtējums ir ļoti stipri šo kandidātu pacēlis. Ja? Nu, te Mārtiņš Eņģelis, īpaši izceļās te no progresīvajiem. Nu, varbūt tā taktika arī bijusi, tur speciāli tā ārdara, kas, nu, zināmu, populāru kandidātu vienkārši ieliek tur kaut kur beigās, nu, tā dažreiz dara. Bet, ja mēs pat šo īpašo piemēru izņemam ārā, nu, tad te mums veidojas apmēram tāda, var redzēt, tāda jau harmoniskāka aina. Nu, un te ir mūsu pozitīvākie, teiksim tā, piemēri šajā kategorijā. Nu, paņemsim, teiksim, kaut vai šos. Jā. Tā tad te var apskatīties Rīga, Klukums, nu, kas tās ir pa partijām, un arī, teiksim tā, kas tie pa reģioniem. Te ir samērģots, jeb savienoti tātad reģions ar saraksta nosaukumu. Tā kā, nu, pa 26, 19, 17, 16 vietām uz augšu, līdz ar to, nu, tā var kaut kādus secinājumus izdarīt. Protams, var arī izdarīt otrus secinājumus. Tādi ar mums ir, tad atceramies, runājam tikai par ievēlētajiem deputātiem, nu, tad te faktiski topiņš, nu, varbūt varētu būt šis, ievēlēti deputāti, bet, nu, ar tādu kritumiņu. Nu, tad te mums ir atkal izskatās tā Latgala īpaši izcēlusies, tā skaitā, nu, un pārējās partijas. Tad šī J-kolonna ir, varētu teikt, varbūt visinteresantākā. Šeit apakšā ir tāda samērā komplicēta formula, kuru jūs šeit neredzat, vienkārši, lai tas datu fails nav tik smagnējs, bet šeit ir pazīme pret katru kandidātu, kas nosaka, vai kaut viens no viņa saraksta, kaut arī viņš pats vai jebkurš kaut vai viens kāds cits ir ticis ievēlēts. Un tūlīt jūs sapratīsiet, kādai interesantai statistikai to var izmantot. Protams, visus noteikti interesē pirmie numuri. Un ja mēs paņemam, protams, pirmos numurus, tātad mūsu ambiciozākos kandidātus, mēra kandidātus, līderus un tā tālāk, tad mēs varam paskatīties un atrast, vai un cik ir tādu gadījumu, kad kandidāts ir startējis ar pirmo numuru, bet nav ticis ievēlēts, taču, tad izvēlamies, ka nav ievēlēts, taču paņemam tos gadījumus, kad viņš nav ievēlēts, bet jebkādi citi no viņa saraksta ir ievēlēti. Tātad 5% pārkāpti. Nu, tas nozīmē, ka šis ir visskumīgākais Latvijas saraksts, es tā to sauktu, Nu, un tad mums ir šeit, lūk, kas mums ir, 19 skumīgie cilvēki. Tātad startējuši kā mēra kandidāti, ja viņu saraksti ir iekļuvuši konkrētajā domas sastāvā, taču ne viņi paši. Nu, faktiski šis ir visbēdīgākais novērtējums, kāds var būt, Nevienam, kā saka, šo nenovēlu. Nu, tā, diemžēl ir. Es te negribu komentēt neko personīgi vai kā. Katrs pats var paskatīties, kas tie ir pa novadiem, kas tie ir pa sarakstiem.
Neteiksim, ka te kaut kā baigi kaut kādas sakarības, bet katrs tās sakarības var pamēģināt pats atrast. Jāsaka tā, ka tepat ir lielai daļai šo te kandidātu pat ir pozitīva šī te pārpret attiecība. Un par spīti visam tam, ja, tātad kandidāts nav iegājis iekšā. Kā saka, jā. Šī analīze nav tik vienkārši, jā, jo, lai dabūtu šo te formulu, te bija jāpasvīst nedaudz smadzenei. Lūk, un tad mums te ir vēl reģionu un tā. Tā kā, ko mēs te vēl varam apskatīties, te es izveidojis atsevišķu vienkāršu rangu, bet, var saimniecībā noderēt ziņkārīgajiem. Tātad, apkopojot visus sarakstus, šeit gan jāsaka uzreiz, es vienkārši uzskatāmības pēc pārsaucu, ja, ņemiet vērā, vienkārši, lai tur nav tie garie penteri, ja, ZZS, NA un tā tālāk, lietas būtība tas nemaina, nekas tur nav struktūrāli mainīts, viss ir autentisks, vienkārši veidots abreviatūras. Un te ir ievēlētie kandidāti, ja, tātad nomināli, ja, cik ir visā Latvijā, tā arī ir 727, te viņi saranžējas, te ir cik kopā kandidātu bija. Tas nozīmē, cik tika pieteikti no konkrētā saraksta. Ja? Un šī ir vienkārša attiecība, procentuāla attiecība. Ja mēs tā populistiski vienkāršoti saranžējam, tad mēs redzam, līderi ir, varētu teikt, īpaši šie 4, ja, te tālāk jau tā kā iet uz leju, varbūt labi, varbūt paņemsim vēl šos 5, tāda tīrais NA, tīrie LRA, tīrā jaunā vienotība, tīrais ZZS un Latvijas zaļā partija. Ja, tātad būtībā līderi, kur viņi nav kaut kādās kombinācijās Latvijā bijuši. Tad faktiski, šeit, jā, piemēram, LRA, principā 20% no visiem tīri Latvijas reģiona apvienības sarakstiem, viņu kandidātiem tika ievēlēti. Ja? Šādi to var interpretēt. Protams, šeit mēs redzam, NA ir tur, LRA ir kaut kur, un ZZS ir atkal te, un viss ir vienā čupā, bet jums jāņem vērā, ka, diemžēl, CVK mājaslapa viņa neparedz, un tu nevari atskaldīt konkrēti, ja, tad, piemēram, kandidāts, kurš iet no šī saraksta, Kārlis Pabērs, ja, man vismaz neizdevās tad identificēt, kam tad viņš īsti te pieder. Ja. Es jau nerunāju te par kaut kādu disertācijas pētījumu tagad, ja, bet uz vienkāršo datu struktūrā, tātad viņš pieder šim sarakstam. Tas, ka viņš tiešām ir JKP īstenībā, to mēs te neredzam, un tādu vispār statistiku, es domāju, pat nav reāli nevienam izveidot. Ja? Tas tad būtu jau tur kaut kāds cits līmenis. Tā kā te neko, diemžēl, atskaldīt nevarēs, ja? Piemēram, cik no šiem te panākumiem ir NA, LRA, Vidzemes partijai vai JKP, kā tad tur īsti ir. Diemžēl, kā saka, ir tā, kā ir. Cerams, ka varbūt kādam kaut kur šis varētu noderēt un interesēt. Lūk, ņemiet par labu šeit kopumā, ja mēs skatāmies tā, tad te mums vēl tie svītrotie, ir vairāk kā 5900 tātad šie te kandidāti, strādājiet ar filtriņiem, droši, ja kādam kaut kādas vēl foršas idejas, te var veidot, varbūt vēl kaut kādus griezumus un kaut ko darīt. Tad lai veicās. Paldies, tiekamies nākamreiz. Atā.